Labdien! Šodien tēma par cilvēku slinkumu. Vai jūs piekritīsiet apgalvojumam, kurš saka, ka Mērkaķis kļuva par cilvēku, tāpēc, ka viņš strādāja? Nezinu, varbūt tad, ja tas tā būtu, tad cilvēks, ja viņš strādā, tad viņam arī par kaut ko būtu jākļūst, tāpēc, ka teorija nozīmē to, vai šī hipotēze, it kā pierādītā teorija, nozīmē to, ka strādājot, darot, notiek evolūcija. Tas arī nozīmē to, ka visiem dzīvniekiem, cūkām, zirgiem, kuri strādā, viņiem vajadzētu kļūt par cilvēkiem vai kaut kādiem starp cilvēkiem, starp posmam, starp dzīvnieku un cilvēku. Jūs uzreiz varbūt gribēsiet iebilst, bet pērtiķim ir vislīdzīgākās smadzenes cilvēkam, it kā tiek uzskatīts tā. To ir zinātnieki pierādījuši, bet jebkurš pierādījums ir apgāžams. Pa lielam smadzenes īsti tā izpētīt nevar, jo arī smadzenes attīstās. Tāpēc, ka pērtiķis darot, visu laiku nonāk kaut kādā stadijā, kura ir jauna stadija, kura ir atkal jāpēta. Es nezinu, vai zinātnieki ir izpētījuši katru stadiju attīstības. Un starpstadijas, un pirmsstadijas, un pēcstadijas, un nostiprināšanās stadijas. Tāpēc ir jautājums par to, kāpēc mūsdienās pērtiķis nekļūst par cilvēku. Jo neviens jau nav redzējis, ka pērtiķis pirms kaut kādiem gadsimtiem vai gadu triljardiem ir cēlis māju, vai ko viņš tur ir darījis, radījis bērnus, pārsitis kokosriekstus, un vēl viņš ko tur darījis. Nezinu, varbūt pie datora sēdēja un googlēja kaut ko meklēja. Iespējams. Nu, lūk, kāpēc cilvēki mūsdienās nekļūst par nākamo stadiju? Droši vien eņģeļi. Es nezinu, kas varētu būt nākamā stadija pēc cilvēka. Droši vien pēc šīs zemes dzīves es to uzzināšu. Nu, lūk. Bet par slinkumu stāsts. Nu, lūk, cilvēki tiešām ir slinki, nu es arī reizēm. Cilvēki ir slinki, viņi ir slinki tad īpaši, ja viņiem ir ļoti ideāli apstākļi. Tad, kad ir augsti vai tad, kad ir bats, cilvēks kaut ko dara lietas labā. Vai ja ir bērni, viņi taču jābaro vai pašam gribas ēst, kaut kas tiek darīts. Jo ideālākie apstākļi, jo cilvēkam ir grūtāk būt neslinkam, darīt lietas labā. Tāpēc šī problēma ar miljonāru bērniņiem ir diezgan aktuāla. Bet tas nenozīmē, ka ne miljonāru bērniņi nelieto kaut kādus atkarību izraisošās vielas. Tas to nenozīmē. Atkarībā, cik stipra personība ir, ja viņa ir tik stipra, ka viņa ies un no nabadzīgas ģimenes nākusi, sasniegs kaut ko profesionālajā jomā. Labi, ja viņa to var, ja šai personībai ir resursi, un ja vecāki ir kaut kādus resursus iedevuši, vai gēni iedevuši, vai pedagogi, kas viņu audzina un tā tālāk. No vides arī ļoti atkarīgs. Ļoti. Nu, lūk, tāpēc esat ievērojuši valstīs, kur runā angliski, tāpēc, ka angļu valoda ir ļoti izplatīta, viņi īsti negrib mācīties citas valodas, jo taču ir forši. Tu aizbrauci uz Ameriku, tu runā angliski, tu aizbrauci uz Āfriku, tu arī vari runāt angliski, uz Austrāliju, uz Latviju, tu runā angliski. Tāpēc man viena angliete teica, tāpēc, ka visu runā angliski, ko, es taču nemācīšos priekškam. Tāpat arī ar otro izplatīto valodu spāņu. Spāņi arī diezgan slinki ir mācīties valodas. Tāpēc cilvēku slinkums un komforts ļoti viņus
degradē, var degradēt. Un tas tā arī notiek. Un ir uzskats, pētījumi pat ir pierādījuši, jo labāk ekonomiski attīstītāka valsts, jo vairāk ir invalīdu. Tāpēc, ka viss ir ērti, viss ir pieejams un smadzenes vispār nedomā, kā kaut ko sasniegt, kaut kur aiziet, kaut ko izdarīt, kā uzlabot savu komfortu. Jo komforts jau ir, priekš kā viņu vēl uzlabot kaut kādā ziņā. Jā, slinkums. Tiek uzskatīts, ka tā ir kaut kādā ziņā slimība, bet kurš var noteikt to robežu, kad tu esi slinks, kad tu neesi slinks, kad tu vari sēdēt pie televizora 5 dienas, un kad tev tiešām ir jāiet uz sporta zāli vai jāiet spēlēties pa grīdu ar saviem mazajiem bērniem. Vai kad tev jāņem vaļā grāmata un jāmācās valodas. Ir cilvēki, kuri vispār uz valodām ir čučuču, viņiem galīgi tur nekas neiet, un viņiem labāk ir adīt zeķes vai pupas audzēt, vai stūrēt traktoru. Nu, lūk. Esiet tik čakli, cik jums vajag būt. Tu nevari būt labāks, čaklāks par citu. Tu vari būt čaklāks vai slinkāks tikai par sevi. Salīdzināšana ir laba tikai tad, ja viņa tev palīdz salīdzināt sevi ar to, kāds tu biji vakar vai būsi rīt. Lai veicas ar tā.